Jā, mēs esam divatā, atkal kā jūs redzat, bet nodarbībās sestdienās es būšu viena, to es varu apsolīt. Tie, kas bija pagājušajā ciklā, un dažkārt man dēls pieslēdzās, bet jā, sestdienās viņam ir bunga skola, tā kā es būšu viena. Jūs te runājāt par kaut kādiem interneta traucējumiem, par Saturnu un tā tālāk. Es tikko atgriezos no ciemošanās Amerikā. Un īstenībā tas, kas notiek šeit mums ar kaut kādiem nelieliem traucējumiem, tie ir tikai tādi ziediņi, jo man draudzene dzīvo diezgan tādā lielā pilsētā, Čikāgā, un viņiem kaut kādas dažas nedēļas atpakaļ uz 40 minūtēm visā pilsētā pazuda elektrība. Viņi saka, tad viņi esot izdzīvojis visu emociju gammu, ko tā kā cilvēks varētu piedzīvot pasaules bojā ejas priekšvakarā. Tā kā, mēs dzīvojam Dieva valstī un tās mazās kļūmītes, kas mums gadās, es domāju, tas ir tāds nieks salīdzinājumā ar to, kas šīs te sajūtas, ka 40 minūtes tev vienkārši pazūd pilnīgi viss. Tā, es ceru īstenībā, ka jūs jūtaties labi šajā vīrusu laikā, ka jūs sargājat sevi, kad jūs sargājat savus tuvos, jo daba ir sagurusi un mēs esam sagurusi un saguruši, jā, arī es esmu nedaudz sagurusi šovakar. Un iespējams, ka tādēļ arī es šoreiz piekritu tevas uzaicinājumam kaut ko novadīt, kaut ko jums pastāstīt. Un tāpēc sajūtām man likās, ka jāatgriežās atkal pie debesīm, pie debesu ģimenes. Un tie, kas man ir klausījušies agrāk, zina, ka es esmu runājis par eņģeļiem, par pavadoņiem, par daudz ko, un tad visa šī informācija ir tā kā, apvienojusies vienā nodarbībā, kas jums gan būs divas nodarbības, jo klātienē šī nodarbība ir diezgan gara. Nodarbībā, kurā es runāšu gan par, es atvainojos, gan par eņģeļiem, gan par pavadoņiem, gan par mūsu dzimtu, par dzimtas gariem, par dzimtas sargātājiem. Un tas, ko es vēlos, lai šīs nodarbības ir nevis vienkārši informācija, jo informācija pie mums nāk katru dienu no dažādiem avotiem, bet lai jums tā ir tāda prakse, tādas praktiskas nodarbības, lai jūs tiešām sajūtat, lai jūs sajūtat gan savus eņģeļus, gan savus pavadoņus, lai jūs iemācāties, teiksim, sazināties ar saviem šiem dzimtas sargātājiem, vai vismaz pietuvoties tam visam. Tas arī būtu tas, tāds mērķis šīm nodarbībām ar dažādām tehnikām, gan caur meditāciju, gan caur radošām darbībām, ka mēs varam pietuvoties šeit pasaulē, par ko mēs īstenībā tā ikdienā pat neaizdomājamies. Mēs aizdomājamies parasti tad, kad mums ir smagi, grūti, tad mēs paceļam acis uz debesīm, bet īstenībā, jā, tā kā tāds ir tā vēlme mana, lai pēc šīm divām nodarbībām jūs varat teikt, jā, es jūtu, es iespējams, ka redzu un es zinu, ka šī debesu ģimene man ir. Jo mums katram ir. Mums katram ir tieši tāpat, kā mums uz zemes ir ģimene, draugi, skolotāji, tieši tāpat mums arī ir debesīs vienīgi. Un tas, ka cilvēki dažkārt no tā baidās, bet baidīties šeit nav par ko. Un šī izvēle, parasti šīs debesu tēmas man iekrīt rudenī, tāpēc sajūtām, jo rudens ir tas laiks, daudziem cilvēkiem ir grūta sirdība, pasarg Dievs depresīvs noskaņojums un tā tālāk, bet tas viss ir tādēļ, kad rudens kā laiks mums ir dots, lai mēs pievērstos sev savai tādai, iekšējās pasaules paķidāšanai, bišķiņ parakties dziļāk, jo vasarā arī decembrī jau tur citas rūpes, un vasarā tomēr mēs koncentrējam uzmanību ļoti uz ārpusi, un rudenī tad ir tā sajūta, ka vajag uz iekšpusi. Un, ja cilvēks iet kopā ar šiem dabas ritmiem, ar šiem iekšējām sajūtām, tad tās grūtsirdības nemaz tik ļoti neizpaužās. Ja? Tā kā es jums visiem novēlu pievēršties sev, jo šobrīd ir tāda sajūta vispār tādā enerģētiskā plānā, kad
cik es lekcijās to redzu un cik es arī pēc sevīm redzu, ka trūk šis te dzirksts. Nav dzirksts, ir tāda sajūta, ka cilvēki ir nedaudz apdzisuši, bet tas ir labi un tam tā ir jābūt. Un pēc sajūtām tas apmēram kaut kādu mēnesi vēl turpināsies. Izmantojiet šo laiku. Arī tad, ja jūs slimojat, izmantojiet, ieklausties sevī, ieklausties savā sirdī, un debesis šeit ir brīnišķīgs palīgs. Jo tad, kad mums ir šī saikne ar debesīm, pirmkārt mūsos ir miers. Otrkārt mūsos ir bezgalīgi šī mīlestības plūsma. Un mēs varam dalīties, mēs varam, pilnīgi ir cita šī dzīves garša. Un ļoti daudz, kas to, ko es stāstu, to, ko es daru, tā nav prāta valoda, tā ir sirds valoda. Jā, jums ir jābūt gataviem darīt, jums ir jābūt gataviem klausīties ar sirdi, nevis ar prātu. Jo šī debesu pasaule, tā ir sirds valoda, tā nav prāta valoda. Tā kā, ja jūs būsiet ar mani kopā šajos novembra sestdienu rītos, un cerams, ka mums arī saulīte uzspīdēs no rīta, lai ir gaišāk un skaistāk šī meditācija, tad noteikti sagatavojiet sev arī kādas krāsas, kaut vai vismazāko kastīti no 6 krāsām, kādu otiņu, kādu papīriņu, būs mājas darbi, būs jāpadarbojas arī mājās. Tā centīsimies, lai ir pēc iespējas tāds vērtīgāks šis darbs un augļus nesošs darbs. Un es ceru, ka uz tikšanos. Paldies pagaidām!